Meža nozare ir viena no stabilākajām un perspektīvākajām tautsaimniecības jomām, kā arī nozīmīga Latvijas eksporta nozare. Latvijā izglītību šajā nozarē iespējams iegūt Ogres meža tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātē. Fakultāte pamatstudijas piedāvā 3 programmās – meža zinātne, meža inženieris, kokapstrāde. Mūsu piedāvātās specialitātes nosedz visu meža nozari. Tas būtu sākot no šī stādiņa, no sēklas, kad mežu stāda, tālāk viņi kopa audzē, izstrāda līdz pat gatavam produktam. Pēc pamatstudijām, protams, ir iespēja turpināt celt savu kvalifikāciju. Studijas var turpināt maģistrantūrā, doktorantūrā. Tāpat arī caur mūža izglītības centru ir iespēja celt savu kvalifikāciju jau strādājot kādā uzņēmumā. Prakses tiek veidots visiem vadošajiem nozars studiju priekšmetiem, kas mums ir, un mērķis ir tāds, ka tās zināšanas, ko students ir ieguvis auditorijā, aprobēt un nostiprināt jau rīcībā mežā vai kādā nozars uzņēmumā. Mūsu fakultātē ir izdevies attīstīt sadarbību ar ārzemju augstskolām. Un tādā veidā ir radusies iespēja studentiem braukt vienu semestri, varbūt pat vairāk, studēt ārzemēs. Šī iespēja pastāv gan pamatstudiju studentiem, gan maģistratūras studentiem. Universitātē bija 4 gadi. 4 gadi ar ļoti daudz iespējām studentiem, kuras es arī izmantoju. Es esmu studējis Vācijā 2 reizes, es esmu studējis Zviedrijā 2 reizes arī. Tā ir vienreizēja iespēja. Ja tev par to nav jāmaksā, tev vēl maksā par to stipendiju Zviedru puse, atliek tikai pieteikties, nolikt eksāmenu un aizbraukt. Fakultāte arī nodrošina plašu izvēles priekšmetu klāstu, ar kuru palīdzību ir iespēja iegūt mednieka apliecību, motorzāģu un autovadītāju apliecību. Mūsu fakultātē šī izglītība, ko viņi sniedz, iespējas tālāk strādāt meža nozarē ir neierobežots. Beidzējs var veidot savu uzņēmumu, vai viņš var iet valsts pārvaldē, veidot likumdošanu vai strādāt kādā no uzņēmumiem. Tas jau ir viņa, cik liela sapņa jaunietim ir, ko viņš ir, to viņš var sasniegt. Meža fakultāte, viņa ir interesanti ar to, ka tu nepārtraukti pēc 2. kursa tev arī ir prakses, tev ir tava nozare, un tur iemācies dzīvot savādā. Meža fakultātē inženierim iemāca, vismaz man iemācīja arī ceļu būvēt, ja vajag. Iemācīja mežu stādīt un arī zāģēt. Tā kā, es varētu iet, es pieļauju uz visām pusēm. Bet tas, ka tam studentam pašam vajadzētu izmantot tās iespējas, ko dod to braucienu uz ārzemēm. Tas ir tas, ko studentam pašam vajag. Beidzot vidusskolu arī Andrim un Oskaram studiju izvēle nebija viegla. Šobrīd, kad Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātes ietvaros ir pavadīti vairāk studiju gadi, jaunieši pauž gandarījumu par savu izvēli un dalās savā pieredzē. Iepriekš mācījos ķīmiķos, kur arī kā solīja darba vietas, pēc tam, kad sāku mācīties, secināju, tas ir tā, laboratorijā par laboratorijas žurku. Tad es sapratu, ka es vēlos darīt kaut ko praktiskāku darbu. Tieši, un tad es izvēlējos kokapstrādi. Studiju gaitā es esmu ticis līdz 4. kursam, un esmu ļoti apmierināts, un ceru arī, ka būs, darba iespējas būs pēc tam. Šobrīd jauniešu vidū populārāks ir jurisprudences un sociālo zinātņu nozares. Tomēr Latvijas ekonomikā vadošā loma ir meža un koksnes resursu izmantošanai un tālākai pārstrādei. Pie šādas atziņas ir nonācis arī Oskars. Es jau vidusskolā biju daudz ko izmēģinājis. No sākuma gribēju kļūt par žurnālistu, pēc tam par psihologu un vēl visu kaut ko. Un tad es sapratu, ka man patīk daba un par cik man vectēvs arī mežā strādāja. Un es arī visu bērnību gandrīz laukos esmu dzīvojis. Tad bija tas klikšķis, kad es eju uz meža fakultāti. Meža fakultātes studenti savu studiju ikdienu pavada ciešā saskarsmē ar darba devējiem. Katrā no studiju kursiem ir iespēja savas teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Mums ir sadarbība ar Ogres tehnikumu arī, mums jābrauc praksēs un mēs arī pie šī paša manipulātora nonāksim. Tā ir tā viena sadarbība. Otra ir tāda, ka mums ir visu laiku vieslekcijas, teiksim, no Latvijas valsts mežiem, un viņi stāsta, kas viņiem ir nepieciešams, uz ko vairāk vajadzētu spiest tādā, tā kā akadēmiskā ziņā, ko vajadzētu mācīties, kādus darbiniekus viņiem vajag. Un tad mēs jau arī saprotam,
kas ir vērtīgāks, ko mums vairāk vajag mācīties. Prakses studiju laikā ir ne tikai iespēja teorētiskā zināšanas pielietot praksē, bet arī unikāla iespēja celt savu profesionālo kvalifikāciju. Uzņēmums BSV Latvija nodarbojas ar kokapstrādi. Mēs iepērkam zāļbaļķus, skujkoku, priedus un egles un pārstrādājam viņus žāvētos, ēvelētos, dažādas kvalitātes sašķirotos zāļmateriālos. Lai uzņēmums būtu efektīvs un perspektīvs, ir nepieciešams labs kolektīvs. Un tas ir pamata nosacījums, lai būtu veiksmīgs. Kādi speciālisti vajadzīgi? Protams, tas ir koksnes zināšanas, starptautiskās tirdzniecības zināšanas, loģistikas, valodas, vadības zināšanas, protams. Izglītība ir ļoti svarīga, un svarīgi ir sagatavot labus speciālistus, perspektīvus, domājošs. Tas nozīmē, ka mums nozarē diez vai būs vajadzīga liela masa ar augstas izglītības speciālitātiem. Es domāju, ka ir vajadzīgi kvalitatīvi speciālisti, ir vajadzīgi profesionāļi. Esošie pasniedzēji ir to spējīgi, un es varu tikai viņu priekšā nolikt cepuri par to, ka viņi ir tādi entuziasti un viņi turpina šo darbu un veids pēc savu labākās sirdsapziņas. Es arī esmu beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Meža fakultāti. Manas domas bija savā laikā, kāpēc es aizgāju uz Meža fakultāti. Es domāju, ka mežs Latvijā ir un būs. Es tikai varu teikt, ka skolēniem, gan studentiem, ka tā ir viena no perspektīvajām nozarēm. Es domāju, ka arī šī krīze pierāda to, ka resursi ir un mežs maksā tik, cik viņš maksā, un viņš ir to vērts. Tas ir mūsu zaļais zelts. Tā ir perspektīva. Meža nozare ir otra lielākā ražojošā joma Latvijā, tūlītais pārtikas rūpniecības un viena no nozīmīgākajām mūsu valsts tautsēmniecības sfērām. Nozares nozīme pieaug ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo aizvien vairāk cilvēki savu dzīves vidi iekārto izmantojot dabiskus materiālus, kā arī pieaug atjaunojamo energoresursu loma enerģijas ražošanā. Šī izglītība arī ir svarīga veidot tā, lai sabalansētu un lai būtu spēcīgs zinātnieku klāsts, kas varētu šo te domu pareizi veidot, varētu pamatoti sabiedrībai pateikt. Lai nebūtu šī noskaņojuma, kad mežs tiek izcirsts vai sagandēts vai tā tālāk. Studentam daudz kas ir atkarīgs no viņa paša, cik daudz viņš uzdrīkstās. Nozares pārstāvi, viņi nekad neatraidīs cilvēku, ja viņš aizies un spēs pārliecināt nozares pārstāvu, ka viņam ir kompetence, ka viņam ir vēlme strādāt uzņēmumā. Jo nozare jau arī pati atzīst, ka viņiem trūkst strādāt gribošu speciālistu. Un, ja studenti to spēj pierādīt, tad problēmas ar darbu nav. Pagājušais gads meža nozarē ir bijis ļoti veiksmīgs. Ražošanas un eksporta apjomi pieauguši par 10%. Tas vērtīgākais ir, ka pieauguši taisa naudas izteiksmē, nevis bruto masā. Tas liecina to, ka pievienotās vērtības ražošana attīstās un nozara attīstās kopumā. Es domāju, ka vairums no mūsu asociācijas biedriem nopietni ir investējuši ražošanas sakārtošanā, uzlabošanā, optimizācijā. Vienmēr sakot, kļuvuši daudz stabilāk un spēcīgāk un gatavi tiem izaicinājumiem, kurus biznesa dzīve var nejauši sagādāt. Lielas investīcijas ražošanas attīstībā ir ieguldījis uzņēmums Kureks. Pagājušais gads uzņēmumam bija pārmaiņu gads. Mēs biznesa pārvaldības programmu mainījām, no 20. gadsimta uz 21. tehnoloģiski. Mēs izmainījām lietas atsevišķos sektoros no 20. gadsimta uz 21. gadsimtu. Un šobrīd es varu teikt, ka mēs esam vismaz par 3/4, ja ne par 4/5 21. gadsimtā, un es domāju, mēs spējam konkurēt ar jebkuriem mūsu konkurentiem Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Austrijā savā nozarē, un mēs to arī sekmīgi darām. Jānis Apsīts uzskata, ka galvenais, lai nozare virzītos uz priekšu, ir jaunu pievienotas vērtības produktu radīšana. Lai to radītu, ir vajadzīgi jauni, izglītoti un augsti kvalificēti darbinieki. Jo ražot
parastas lietas spēj daudzi, bet tikko ir jāpievieno vērtība, tad tas process eksponenciāli kļūst sarežģītāks. Patiesībā no jaunajiem ir atkarīgs, vai viņi spēs ieraudzīt tās iespējas attīstībai tālākai un izmaiņām. Mēs varbūt spējam šīs idejas arī ģenerēt, nonākt līdz viņām, bet tās vēlmi īstenot jau ar gadiem varbūt mazliet tā piezemējās, saprotot, cik reāli tas ir grūti, un jaunajiem speciālistiem pilnīgi noteikti ir šī vēlme atceroties pašu, kā jebkuru, kurš jaunu beidzēju, kurš ir gatavs mainīt lietas un gatavs pasauli mainīt. Un tas būtu tas novēlējums, būt gataviem mainīt šo pasauli, pacensties ieraudzīt ražošanas un produktu attīstības virzienā, kādas iespējas dzīve spēj sagādāt un būt gataviem, bet tā īstā lieta būtu atrast jaunu veidu, kā pievienot tālāk vērtību. Meži vienmērīgi pārklāja visu valsts teritoriju. Tas pozitīvi ietekmē nodarbinātību un ļauj nozarei ieņemt līderu pozīciju cilvēku noturēšanā Latvijā. Mežsaimniecības un kokapstrādes nozare gaida savā pulkā ne tikai mežsaimniecības un kokapstrādes speciālistus, bet arī speciālistus no citām tautsaimniecībā svarīgām nozarēm.